Otiņam 10 gadi. Latvijā visas uzlīmes. Ir kaut skrambiņas, protams. Krāsa uzsista kaut kur. Sīki defekti nav tādi, ka te kaut kur ot šitādi. Kaut ko var izpulēt, kaut ko nē. Otiņš ir ticis lietots ikdienā. Praktiski braucis viens esmu. Nu, te diezgan būtiski atšķirās no oriģinālā, jo tas viss ir izravēts radio oriģinālais. Ielikta navigācija. 360 kameras. Šeit viss. Visas uzlīmītas. Visi, kā saka, autiņš ir lietots, bet ir labā stāvoklī. Un ko? Mēģinās iedarbināt. Nu, ātrumkloķis ar vienu pirkstu. Visi 6 ātrumi. Tā. Tā parādās radio. Stūras pogas viss strādā. Tur aizdedē. Jā, mašīna ir dīzelīte. Nu, lūk. Tāds ir tas nobraukums. Īsteni latviskie 185 000. Taupīgs ar vienu bāku, 50 litriem. Nu, ja nebrauc uz Rīgu, tad mierīgi var štuku nobraukt. Es braucu uz Rīgu, man sanāk kaut kur ap 850–900 atkarībā no sastrēgumiem. Lūk, nu, šitā ir tāds vērķis. Ja nu kāds sakaitina, tad var pēc tam nofilmēt un ielikt video vai sūtīt kaut kur. Snadzot atpakaļ gaitu jūt. Viena un 360 kameras. Šīs ir atsevišķas. Pasākuma aizmugurē ir 2 kameras. Viens reģistrātors, otrs, nu, tā var reģistrēt, ja gribās. Nu, lūk tā. Nu, īsti nezinu, viss, nu, sēdekļa apsilde, roķene, kloķītis. Tā, bāka, kupats.